Nu, sveiks! Vai vēlēs tikt vaļā no smēķēšanas? Es izmēģināju dažādus veidus un nekas nepalīdz. Vai tās ir uzlīmes, vai tie ir plāksteri, vai saulespuķu sēklas ir grauži, vai vienalga ko, un nekas nepalīdz. Ir labs risinājums. Man sauc Madars, esmu regresologs hipnoterapeits, un es varu palīdzēt šī jautājumā. Tātad šāds veids atmešanas ir darbs ar hipnoterapijas seansu, un ar vienu seansu palīdzību faktiski cilvēks tiek vaļā no šī kaitīgā ieraduma uz mūžu, ar garantiju. Tātad es strādāju līdz rezultātam, kad cilvēks tiešām atmet un vairs par to nav jādomā. Super! Tātad, vai ir tā, kad tev apnicis ir, ka cigaretes kontrolē tavu dzīvi? Pieņemsim, ja? Nauda, par to ir jāmaksā. Aug bērni, kuri skatās uz to, kad vecāki pīpē. Pašam ir jāslēpjās, jo jāmūk kaut kur ārā no telpām, jāiet smēķēt. Ja? Tātad veselības problēmas, vai tās ir aktuālās jau esošas, vai tās ir doma par nākotnes veselību, tomēr jau sāk domāt. Elpošanas jau problēmas, klepus no rītiem un vispār klepošana kā tāda. Ja? Tātad visas šie ir iemesli, kāpēc ir vērts padomāt par atmešanu. Bet es varu palīdzēt tādā veidā tikai, ja pats klients tiešām vēlās atmest. Jo 50% ir atkarīgi no jums un 50% ir atkarīgi no manis. Tātad es palīdzēšu ar to, kā to izdarīt. Gribēšana un motivācija tīri jūsu pusē. Tātad šī pakalpojuma cena ir tikai 500 eiro. Kāpēc 500? Un tādā veidā daudziem tas liekas daudz, ja? Bet tā ir daļa no motivācijas, lai cilvēks būtu motivēts to darīt. Ja viņš tiešām vēlās to atmest, tad viņš atradīs to naudiņu, samaksās un tiks vaļā no tā kaitīgā ieraduma. Ja? Tātad tas ir kopā gribēšana un motivācija. Un tie viena 50 un tātad otra 50 no manīm. Es ar seansu, ar savām zināšanām, saviem instrumentiem, kādi man ir, es palīdzēšu tev tikt vaļā no tā. Tā kā droši, ja ir patiesa vēlme, sameklē mani sociālos tīklos, ir telefona numuri norādīti arī, uz kuriem var zvanīt droši, un piesakies bezmaksas konsultācijai. Es apstāstīšu sīkāk, kā tas notiekās, viss pats seanss, kā tas notiekās, un lai nebūtu nekādas šaubas, bailes, kāpēc to nedarīt. Tātad droši vērsieties, paši zvanam, bet atkārtoši, zvanam paši tie, kuri vēlās. Nezvanam kāda cita tur kaimiņu vai vīra vai sievas tur vārdā. Ja? Paši zvanam un sarunāsim to tikšanos. Un no mūsu sarunas es arī sapratīšu, vai tiešām jums ir tā motivācija to darīt vai nē. Ja? Tā kā droši vērsieties un es palīdzēšu jums no tā atbrīvoties ar garantiju. Čau!